Rīgas tālmācības vidusskola uzsāka savu 4. mācību gadu. Šogad tajā mācās pāri 500 studentiem. Tālmācība – tā ir iespēja iegūt vidējo izglītību e-vidē, neatkarīgi no vietas, kur cilvēks dzīvo vai atrodas. Mēs bijām tie pirmie celmlauži, kas Latvijas izglītības sistēmā ievies pilnīgi ko jaunu un vēl nebijušu. Tālmācība bija augstākajā izglītībā, bet vidējā un pamatizglītībā mēs esam tie, par kuriem vienmēr runās, jā, jūs bijāt pirmie. Izrādās, ka tas mūsu students nemaz nav Latvijā. Viņš atrodas visur, un pagājušajā gadā mēs cītīgi skaitījām, bija pār pa 20 valstīm. Tagad mēs esam atmetuši šo cerību, jo jūs esat tik mobīli, ka vienu dienu mums e-pasta nāk no Brazīlijas, vienu dienu mums nāk no Kanādas, un jūs ļoti elastīgi pārvietojaties. Mēs godīgi sakot pat nezinām, no cik valstīm, no kurienes jūs mums esat. 3 gadu laikā Rīgas tālmācības vidusskola pabeidz 400 absolventi, kuri saņēma akreditētu programmu atestātus. Starp absolventiem ir arī pazīstama sportiste, vieglatlēte Laura Ikaunieca. Viņa norāda, ka bez tālmācības nemaz nespētu veiksmīgi savienot sportu un mācības. Es iemācījos pastāvīgi mācīties, kas man noteikti palīdz arī tagad universitātē. Es sekmīgi iestājos universitātē, esmu arī budžetā. Bet svarīgākais tas, ka tu iemācies pats mācīties. Tu neesi ar klasi, bet tu pats studenti. Tas ir ļoti svarīgi. Iepriekšējo 3 gadu periodā skolu vadīja tās dibinātājas Ilze Kalniņa un Gita Vāvere. No šā gada skola ir ieguvusi direktoru, kurš jauno mācību gadu prognozē spraigu un veiksmīgu. Es domāju, ka mācību gads būs labs. Studenti atkal ir vairāk. Šī gada laikā, domājams, izveidosim jaunu, daudz labāku e-klases, to vidi, kurā mācīties. Studentiem atliek tikai izmantot sniegtos materiālus un laiks kārtot ieskaits, tad viss būs kārtībā. Skolai ir tālajoši plāni, skolēni paliek arvien vairāk, un viņu ērtībām tiks uzlabota e-klase. Tā vienkārši ir reāla iespēja tiem daudziem latviešiem, kur ir visur pasaulē, kuri gan sporto, gan ir modeļi, gan citādi iemeslu dēļ netiek katru dienu skolā. Tā ir lieliski iespēja iegūt gan pamatizglītību, gan vidējo izglītību.